Sijā Sibilla ir zvejas uzņēmums, kas zvejo reņģes un brētliņas Baltijas jūrā. Kad vien laikapstākļi to ļauj, zvejas kuģis Ako dodas jūrā, lai varētu nozvejot piešķirto kvotu 1500 tonu zivju. Daļa nozvejoto zivju tiek realizēta svaigā veidā zivju konservu ražošanai mūsu konservu ražotājiem, bet daļa tiek sasaldēta, lai realizētu to vēlāk. Gandrīz visas noķertās zivis paliek Latvijā. Sijā Sibilla zvejo jau 30 gadu. Kā stāsta uzņēmuma prokūrists Raimonds Buholts, kurš pats zvejniecībā ir ar lielu pieredzi, saka, ka, lai būtu labi rezultāti, ir jābūt labai komandai. Uzticēšanās zvejniekiem un visiem, kuri ir iesaistīti procesā no jūras līdz zivju kombinātam. Pašam jārūpējas, lai kuģis un zvejas rīki allaži ir tehniskā kārtībā, lai tas laikus iziet jūrā un atgriežas. Lai veiksmīgi norit izkraušanas un realizācijas darbi. Darbs nav viegls, bet viss notiek un Sijā Sibilla tāpēc ir labāko pulkā. Bet Raimonds Buholts un viņa Sibillas komanda saka, ka dzimtā krastā strādāt ir vislabāk. Varētu novēlēt daudz limitus, lai limiti vismaz paliek esošajā līmenī un labs nozvejs, labu laiku, lai tās zivs var noķert. Un saprotams, lai viņi visi nopelna pietiekoši naudu, lai viņiem nebūtu jābrauc uz ārzemēm, bet varētu palikt tepat Latvijā un dzīvot labi tepat savā dzimtenē.